Sveiks, klausītāji! Es tev esmu piemeklējusi skaistu latviešu tautas pasaku Ezis un zaķis. Vai tu esi gatavs klausīties? Ausis vaļā un aiziet. Tā bija skaista saulaina diena. Būtu pavisam viegls vējiņš. Nekas neliecināja par to, ka mežā notiks brīnumainas lietas. Klausies uzmanīgi. Zem kādas kuplākas egles sarunājās divi brāļi. Brāļi eži. Viens no ežiem teica: Klau, brāli, man ir lieliska ideja. Es gribu zaķi apmuļķot. Otrs brālis bija pavisam izbrīnīts. Viņš nodomāja, ko nu tas mans brālis ir sadomājis. Zaķi apmuļķot. Bet brālis klausījās uzmanīgi. Kas tad šim ir padomā? Klausies, vai tu zināji, ka tur mežmalā ir dziļš grāvis? Jā, zināju, teica otrs brālis. Nu jā, un es gribu zaķi apmuļķot. Zini, ko es izdomāju? Otrs brālis paskatījās uz pirmo brāli un teica: Nu, ja es zinātu to tavu plānu, tad nejautātu. Nu, kas tad tev ir padomā? Tad nu tā, es stāvēšu šajā grāvja galā, bet tu otrā grāvja galā. Sarunāts? Tas ir vienīgais uzdevums, kas tev ir jāizpild. Nu labi, kā teiksi, tad tā nu ar notika. Viens brālis nostājās viena grāvja galā, un otrs aizskāra uz otru grāvju galu. Tād nu viņi gaidīja zaķi. Gaidīja un sagaidīja. Pirmais brālis teica: Ehei, zaķi, panāc šurpu. Nu, ja jau sauc, tad zaķis arī iet. Nu, kas te noizi? Ko tu vēlies no manis? Kāpēc sauci? Klausies, zaķi, tu izliecies tāds liels, ātrs skrējējs. Man kaut kā gribās tevi noskriet. Ej, nu ej! Tad, lai man ūsas izrauj par to, es tev neticu. Tu un mani noskriet? Nu, nē. Nu, es turpināju, nu, ko tur neticēt un ko tur ticēt? Terēsim, ja tu mani noskriesi, tu varētu izraut no mana kažoka 10 adatas. Bet, ja es tevi noskriešu, tad es izraušu 10 tavas ūsas. Ko saki? Man kaut kā žēl paliek tās tavas adatas. Bet man savukārt paliek žēl tavu ūsu, teica Ezis. Nu labi, Ežuk, nu ja gribi tu ar mani skrieties, skriesimies ar. Bet tad, nu zaķi, nu ņemot vērā to, ka tu esi tāds lielāks un varenāks, tu skriesi pa to grāvja augšu. Bet es skriešu tur, par to grāvja leju. Ja, sarunāts? Nu, kā teiksi? Es pa to augšu un tu pa to apakšu. Un tad sacensības sākās. Uzmanību! Gatavību! Starts! Zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet Ezis, Ežuks savā nodabā tipu tapu, lēnā garā
devās ceļā. Zaķis tik ātri skrēja, ka pat nepamanīja, kur tas ezis paliek. Zaķis aizskrēja līdz otram grāvja galam. Oi, šeku reku! Kas tad tur? Tur priekšā ezis. Zaķim lielas acis. Paga. Te kaut kas ir noticies ne tā, kā vajadzēja, ne tā, kā es biju domājis. Ežuks saka, Zaķi, kur tad tu tik ilgi? Es te jau labu laiku tevi gaidu. Nē, zini, ezīt, mēs tiešām esam te ar kaut ko nokļūdījušies. Zini, skriesim vēlreiz, teica Zaķis. Nē, nu, labi, Zaķi, gribi, skriesim vēlreiz, teica ezis. Un tā arī notika, viņi skrēja vēlreiz. Uzmanību, gatavību, starts! Atkal Zaķis aiznesās kā vējš. Bet Ežuks lēnām, tipu tapu savā nodabā devās uz priekšu. Šeku reku, Zaķis atkal ir aizskrējis līdz otram galam. Un kas te tur? Tur atkal ezis gaida. Zaķim vēl lielākas acis. Nē, nu es vairs neko nesaprotu. Klausies, Zaķi, cik te mēs tā skraidīsim turpu šurpu? Dod savas ūsas, teica ezis. Nē, ezīt, skriesim vēl vienu reizi. Zaķi, nu cik mēs skriesim? Mēs jau 2 reizes noskrējām. Un abas 2 reizes ezis biju pirmais. Dod šurpu savas ūsas. Mēs bijām sarunājuši. Es vairāk neskriešu, teica ezis. Nē, nu, kas sarunāts, tas sarunāts, teica Zaķis. Nu labi, neko darīt. Nu ņem ar tās manas ūsas. Ežuks piegāja pie Zaķa un tā pa vienai vien, vesels 10 ūsas izrāva ārā. Piu. Nu, ezis tika pie 10 garām ūsām. Un 5 atstāja sev, un 5 iedeva savam brālim. No tā laika ežiem pie lūpām tādas ūsiņas ir. Bet Zaķis tāds pavisam nelaimīgs apkārt skraida ar 10 ūsām mazāk. Joki gan tai pasaulē notiek. Kas tik mežā nenotiek? Dodamies mežā, dodamies ārā, elpojam svaigu gaisu un klausamies pasakas. Lai skaista diena. Atā! Hei! Ja tev patīk šī pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.